Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Mīļotie Kristu, mēs turpinām pārdomas par Cēla bīskapa funkciju, bīskapa kalpojumu Svētajā baznīcā un tā nozīmi visiem ticīgajiem. Kā jau minēts, Romas pontifikāle grāmata, kurā ir iekļauts bīskapa konsekrācijas rits, satura nevien lūgšanas un priekšrakstus, bet arī pamācības, kuras konsekrējošais bīskaps adresē konsekrējamam bīskapam, iekšu bīskaps, kas iesvēta priesterus, dod kādas zemākās svētības, tāpat vispirms pamāca kandidātus, un tur parasti norādīts uz tieši uzdevumiem un pienākumiem. Vienmēr pausts katras no šīm funkcijām, vai tās būtu mazāk nozīmīgākās, bet arī nozīmīgās svētības, sākot jau ar tonsūru, un tad arī visi tie akolīti un lektori un durvju sargi un eksorcisti, subdiakoni, diakoni, priesteri un visbeidzot bīskapi. Visām šīm svētībām ir sava nozīme. Tādēļ Romas pontifikālē mēs rodam arī vienā no šīm pamācībām ir norādīts uz bīskapa pienākumu. Un lūk, kādi bīskapa pienākumi tiek uzskaitīti. Tiesāšana, skaidrošana, konsekrēšana, garīdznieku iesvētīšana, upurēšana, kristīšana un iestiprināšana. Judikārē pirmais no šiem pienākumiem – tiesāt. Ko gan tas nozīmē? Tā kā bīskaps parastos apstākļos, mēs nerunājam tagad par bīskapu kalpojumu krīzes apstākļos, kad bīskapi tradicionāli dodas tur, kur viņi ir nepieciešami, neskatoties uz to, ka ir dažādas robežas un teritorijas un citu bīskapu kompetences, taču normālos apstākļos, kur bīskapam ir savs sēdeklis, tur viņam arī ir jurisdikcija. Vara, juridiska, tiesiska vara pār sev pakļauto teritoriju, par tiem ticīgajiem, kas ir šīs teritorijas robežās. Bīskaps pārvalda šādu teritoriju, jeb diecēzi. Viņš koordinē visu, kas tur notiek. Viņš arī, ja nepieciešams, izdod īpašus tikai šajā diecēzē saistošus priekšrakstus un tos apstiprina, ja tā pieprasa dvēselu labums. Un kopš seniem laikiem bīskapam ir bijusi arī vara ticības lietās, spriest tiesu, atkal sev pakļauto ticīgo starpā. Ko tas nozīmē garīgās lietās spriest tiesu? Tas nozīmē, ja ir kādas no avīm, kuras baznīcas priekšrakstus neņem par pilnu, vai arī tos pārkāpj. Un lūk, jau svētais apostolis Pāvils sprieda tiesu, tur, kur bija nepieciešams garīgajās lietās. Viņš šādus tiesas spriešanas uzdevumu uzticēja arī savam sekotājam, savam palīgam, svētajam Timotejam. Un tas, protams, nebija tikai tajās lietās, kur ticīgo pārkāpums bija redzams un visiem zināms, bet arī apslēptās lietās. Arī tās, ko mēs saucam par forum internum,
Tas ir tas, ko tikai grēka nožēlotājs, penitents, uztic Bikts tēvam un kas paliek kā noslēpums un uz ārpusi netiek nekādā veidā pat lielākajā apdraudējumā un netiek nekad izpausts. Taču savā starpā tur arī ir konfesionālā ir šis tiesas spriedums. Par to raksta gan Tertuliāns, gan svētais Cipriāns, gan svētais pāvests Stefans. Savādi šodien priesteriem ir tā lielākā nasta klausīties grēksūdzes un tieši parastie sacerdotes sekundi ordinis. Vienkāršie priesteri, kas nav bīskapi, visilgāk laika pavada Bikts krēslā. Taču pirmsākumā tas bija drīzāk retums un drīzāk izņēmuma gadījums, jo pats bīskaps piedeva grēkus tiem, kas bija publiskie gandarītāji, kas bija zināmi kā atkritēji, kurus tad vajadzēja atkal atgriezt atpakaļ baznīcas kristīgo vienībā. Aptuveni 4. gadsimtā mēs Romā, tātad, kur pāvests rezidēja, kur ir viņa sēdeklis, mēs sastopam, ka bija parastie priesteri, kuri deva absolūciju, kuri piedeva grēkus. Līdz pat vairākus 100 gadus tam bija bīskapu prerogatīva un viņu ekskluzīvas tiesības, viņu kompetence. Jā, un pirmajos kristības gadsimtos, ja ticīgo starpā bija kādi strīdi, kādas nesaprašanās, bija nepieciešams arī tiesneša verdikts un nolemt, kuram taisnība un kuram nē. Arī tas bija bīskapa pienākums ticīgo starpā. Pie svētā Pāvila mēs to atrodam, un mēs to atrodam kaut vai senajā mūsu Māras zemē, Livonijā, Rīgas pilsētā. Rīgas arhibīskaps iecēla tā saucamā Foktu, kurš bija tas augstākās tiesas tiesnesis. Un arī viņa patrimoniālajā apgabalā, tajās teritorijās, kas bija bīskapam tieši pakļautas, kuras nebija Livonijas ordenis sev kaut kādā veidā ieguvis, arī tur bīskapa iecelts vai apstiprināts tiesnesis, jo toreiz jau visi bija arī kristietībai pievērsti, sprieda tiesu. Tādēļ Romas pontifikālē, kā viens no pienākumiem ir minēts spriest tiesu. Un to mēs atceramies ikreiz arī. Mēs te nākam pie grēksūdzes sakramenta, mēs uzticamies, jo mūsu priekšā ir gan dvēseļu ārsts, kurš mums iespējams ieteiks vislabāko terapiju, kura tad mums ir jāievēro, lai cīnītos ar grēka slimību, lai to uzveiktu. Varbūt viņš neko īpaši mums neieteiks un nebūs, kā arī parastie ārsti, kad viņus mēs apmeklēt, nevienmēr. Gluži kā vecajā derībā, kad atnāca sīrietis Nāmans pie pravieša, un pravietis teica viņam iegremdēties Jordānā, un tas bija sagaidījis, ka viņam neskoti tagad ieteiks un liks darīt, un tas tad būs tā dziedināšana no lepras, būs kaut kas ļoti nozīmīgs process. Viņš pat ļoti neapmierināts brauca atpakaļ, devās atpakaļ uz to savu Sīriju, teikdams, ka viņš būtu iegremdējies tur uz vietas, kur ir daudz labāka, dzidrāka un platāka upe, un pat vairākas nekā tā Jordānas upe, kur viņam pravietis liek mazgāties. Un tomēr mums tas bieži vien pašiem zināms, ka viens un tas pats var būt, tā kā mēs vienu un to pašu bieži vien arī sūdzam, mums arī vieni un tie paši padomi būtu jāievēro, un mums nevienmēr sanāk. Bet ne tikai ārsts šeit ir, ne tikai tas, kurš dziedina,
bet arī tas, kurš spriež tiesu, tas, kurš grēkus vai nu atlaiž, vai nu patur. Un tas ir tas tiesneša spriedums. Tādēļ arī konfesionālā, ne tikai grēksūdžu klausīšanās, varbūt ir laikietilpīga un šāda nogurdinoša un ēktības dēļ priesteris apsēžas, bet viņš sēž arī kā tiesnesis. Un kad viņš pasludina spriedumu, grēku piedošanu vai kaut kādos gadījumos arī šo grēku piedošanu nedod, tātad grēkus aiztur, viņam ir ļauts būt ar apsēktu galvu, tā kā tiesneši pasludina spriedumu sēdot un ar galvas sēdot. Lūk, tas ir kopīgs ar šo Romas pontifikālis norādījumu par bīskapa tiesneša varu. Skaidrot, jeb tulkot, interpretāri, ko tas nozīmē. Mums zināms ir par to fenomenu, kāds bija pirmo kristiešu starpā kā viena no tām ārkārtējām dāvanām, par kurām jau gluži senos laikos baznīcas tēvi ir teikuši, kas bijis, un jau apostolis Pāvils īstenībā ir teicis, kad es biju kā bērns, runāju kā bērns, bet kad tapu vīrs, tad vairs nebija tas, kas ir raksturīgs bērnam. Tas ir tās runāšanas valodu dāvanas, kuras nebija klausītājiem saprotamas, kur vajadzēja īpašu skaidrotāju, un tas tā bija cita harizma. Un tam, protams, nav nekā kopīgā ar mūsdienās dažādām pieejamām tehnikām, kuras pielietoja harizmātiskajās dažādās kustībās, de facto ārpus katoliskās baznīcas vai tie, kas arī sevi uzskata par katoļiem un cenšas šīs prakses apvienot ar īstu katolisku ticību. Taču tas ir piefiksēts pirmajos kristietības gadsimtos un jau jaunās derības lapusēs. Tā ir tā viena skaidrošana pirmatnējā baznīca. Bet tad, kad bīskapi devās savos misiju ceļojumos, kā jau minēts, gan Timotejs, gan Tis, gan paši apostoļi, gan Barnaba, tur, kur viņi nonāca, viņi sprediķoja. Tad arī ir Kristus un baznīcas mācības skaidrošana. Tā kā patreiz sprediķis, kas ir dievkalpojuma svētās mises laika. Un lūk, ja kopā bija gan bīskapi, gan priesteri, tad parasti vienmēr mācīja, vienmēr sludināja, vienmēr sprediķoja bīskaps. Un tā bija tā skaidrošana. Un parastie priesteri sprediķoja, tad, ja bīskapa nebija, bīskapa klātbūtnē tikai sprediķoja ar bīskapa atļauju, ar viņa īpašo pilnvaru. Ar laiku bija tā, ka bīskapi sprediķoja viena lielākajos svētkos, bet ikdienā, parastajās svētdienās, kā arī īpašas grupas, toreiz jau bija arī katehumēni, kas pieaugušie, kas gatavojās kristībām, bija grēku nožēlotāji publiskie, kuri arī pildīja savu gandarīšanu, kuriem bija arī īpašs laiks, kā liekams viņam deva grēku piedošanu. Un vēlāk arī bērnu sagatavošana svētajiem sakramentiem. Tur tad iesaistījās jau arī vienkāršie priesteri. Un latīņu ritā, kad ir matutīns, tā ir tā nakts lūkšana, rītausmas lūkšana, tā arī saukta par vigīliju, par nomodu nakts tumsā, sastāv no psalmiem un lasījumiem. Un kā lasījumi tur ir arī baznīcas tēvu, kāda no bīskapiem visbiežāk, šādi arī kāda svēta priestera baznīcas doktora vai baznīcas tēva, vai arī īpašos gadījumos arī diakona, piemēram, Sīrijas Efrēma, homīlija jeb pamācība. Un ikviena lekcija beidzas ar vārdiem tu autem domine miserere nobis. Tu, kungs, par mums apžēlojies. Ir tā evaņģēlijs, tas pats evaņģēlijs, kas ir svētajā misē, tā dienā vismaz evaņģēlija sākums, un tad ir kāda no svētu bīskapu skaidrojums. Un lūk, šie vārdi
to kungs par mums apžēlojies, to ģenēze ir tāda, ka savulaik diakons lasīja evaņģēlija tekstu, un bija tā saucamā lekcija continua. Nebija vēl sadalīts pa fragmentiem, un teikts, ka tas fragments ir tādā svētdienā un tas tādā svētdienā, bet gan lasīja no sākuma līdz beigām, 1, 2, 3 evaņģēliju. Un bīskaps klausījās šos vārdus, un tad, kad viņam šķita, ka ir diezgan, ka ir pateikts, nolasīts pietiekami daudz, lai to varētu izskaidrot, viņš diakonam deva zīmi, teikdams, tu autem domine miserere nobis. Kungs par mums apžēlojies. Un tad atbilde bija Deo grācijas, pateicība Dievam, un tad bīskaps skaidroja to, ko diakons tikko bija nolasījis. Nākošais pienākums – konsekrāre, konsekrēt. Par konsekrāciju mēs saucam sevišķi svienīgu iesvētīšanu. Protams, parasti ko konsekrē? Tādus objektus, kas ir pietiekami lieli vai pietiekami svarīgi. Mazāk nozīmīgus priekšmetus mēs arī vienkāršāk iesvētām. Bet nozīmīgākās lietas mēs konsekrējam. Sakru atraujam pilnībā no profānas, no laicīgas lietošanas un novietojam tā sakruma ietekmes sfērā. Protams, tādi ir dievnami, jo tajos nevar notikt nekas, kas ir pretrunā ar sakrumu. Kaut kas pilnīgi laicīgs un pilnīgi ar sakrumu nesavienības. Un te arī nav nekādu tādu balansējošu robežu, ja mēs šodien arī redzam, ka bieži vien, lai gan ar labiem mērķiem un arī tur arī Dieva vārds izskan tajos apstākļos, taču mēs redzam to atmosfēru, kura ir tiešām kā tirgus godē, un tad mēs redzam, ka tā ir tāda sava veida necieņa pret dievnama sakru. Un jau baznīcas vēsturnieks Eusēbijs piemin par to, kā bīskapi tika aicināti, kad dievnams bija uzbūvēts, lai to konsekrētu. Jau no 4. gadsimta ir apraksti, kā dievnamu konsekrācija notika. Baznīcā ir savi piedevumi. Parasti jaunā dievnamā ir arī savi jauni liturģiski trauki iegādāti, jauns altāris, jauna iekārta. Un tas arī daudzas no šīm lietām tiek konsekrētas. Gan liturģiskie trauki, bikeļis, patēna, kas tiek lietoti svētajā misē, gan altāris, tā bija pagājušā gada rekolekciju tēma, par to akmens virsmu, kurā ir, ja ne visa, tad vismaz iestrādāta, un arī tādos apstākļos tas tiek aizvietots ar citu materiālu, taču tas viss arī tiek konsekrēts. Bet bez šīm lietām konsekrēta tiek arī regulāri tādas lietas kā svētās eļļas, kuras tiek lietotas sakramentu dalīšanā. Tā visnozīmīgākā no visām eļļām svētā Hrismas eļļa, kas ir nepieciešama pie iestiprināšanas sakramenta kā matērija, pie citiem sakramentiem. Arī pie kristības, arī tur ir svaidījums, lai gan nekā obligātā sastāvdaļa, bet arī tā ir sava nozīme svaidījumam ar hrizmu. Un tad vēl ir īpašās eļļas, katehumenu eļļa, kas tiek lietota. Pat nesen bija slimnieku sakraments, slimnieku svaidīšana, tur arī ir sava īpaši svētītā eļļa, visbiežāk lietotā, un tad šīs trīs. Tās bīskaps līdz šim brīdim konsekrēja gadus lielajā ceturtdienā. Tik daudz, lai visiem priesteriem, kas ir viņam pakļautībā, visu gadu šīs eļļas neaptrūktos. Un vēl viena konsekrācija – kristību ūdens konsekrācija. Tā gan
ļoti ātri jau no bīskapu kompetences ir pārgājusi uz dvēseļu ganu prāvestu vai kvazi prāvestu, kas to priesteru, kas kalpo baznīcās kompetencē. Un tā arī mēs lielajā sestdienā svētīsim ūdeni, kura galvenais mērķis ir būt par kristību ūdeni, lai ar šo ūdeni lietotu kristību sakramentu. Un tas, ka šie ūdens ir vairāk un ticīgie vēl to ņem līdzi uz mājām, tā ir arī laba lieta, un tā tas arī ir paredzēts. Šo zināma daļa šī ūdens tad tiek uzglabāta īpašā traukā, un tam, tur ir tā saistībā ar bīskapa kalpojumu, tiek pievienotas krizmas eļas pilītes un katehumenu eļas daži pilieni krusta formā. Priesteris to veids, tik līdz eļas līdz mums te nonāk. Parasti lielajā sestdienā nav, jo tās tiek konsekrētas seminārā, tuvākais ir Vācijā, Ceļskotenā, un kamēr tad semināristi dodas lieldienu brīvdienās un paņem līdzi uz Poliju vai atved līdz Lietuvai, tad tālāk kāds priesteris atgādā šurp, parasti kādas nedēļas pēc tam mēs šīs eļas saņemam, un ja ir kristības, tad mēs vēl šī lielajā sestdienā svētītajam ūdeņam pievienojam saskaņā ar rituālu bīskapa konsekrēto krizmu un katehumenu eļu. Lūk, tās ir tās īpašās konsekrācijas, kuras ir rezervētas bīskapam. Un tad ir ordināri, ordinēt garīdzniekus, piešķirt visas priesterības pakāpes, no zemākajām līdz pat visaugstākajām. Un par šo baznīcas tēvi jau saka, ka tas ir tas patiešām īpašais un unikālais, ko citi nevar. Svētais Hieronīms saka, Tridērim facit excepta ordinazione episkopus quod presbyter non fecit. Ja ir kas tāds, ko bīskaps veids, bet priesteris nekādā ziņā nevar to paveikt, tā ir ordinācija. Tā ir priesterības svētību pakāpju piešķiršana. Tas ir tas īpašais. Un tas gan 1988. gadā, gan arī šobrīd ir pats svarīgākais, lai mums dvēseļu ganīšanas darbā priesteru nekad neaptrūktos, tam ir vajadzīgi bīskapi. Tas ir tas unikālais. Upurēt, ofere, sacrificium facere. Protams, ar to ir domāts bezasiņu upuris svētā mise. Un senatnē, kad bīskapu bija vairāk un priesteru mazāk, bija šī kārtība. Priesteris bija galvenais, bīskaps bija galvenais celebrants un priesteri koncelebrēja. Kā tas arī austrumu ritā īpašos gadījumos parasti un lielākās svinībās arī notiek. Ne tikai bīskaps ar koncelebrantiem, bet arī augstāk stāvošais priesteris, priekšnieks, ģenerālības, piemēram, priekšnieks vai administrators, un viņam koncelebrē citi priesteri. Latīņu ritā arī tas ir saglabājies vienā gadījumā, tad, kad jaunie svētītie priesteri koncelebrē kopā ar bīskapu. Tikai bīskaps saliek bezasiņu upuri pie altāra, bet arī tie vienlaikus, kas tikko ir tapuši iesvētīti par priesteriem, klusiņām atkārtojot arī visas lūkšanas. Tā vienots Kristus, kā Kristus miesas locekļi vienoti kopā veids šo vienīgo upuri. Aizvien vairāk kristīgai ticībai izplatoties un draudzēm dibinoties arī tālākos nostumos, kļuva nepieciešams arī tas, ka atsevišķi priesteri celebrē svēto misi, nevis tikai kopā ar bīskapu, bet arī paši. Un tas tā jau Aleksandrijā, Ziemeļāfrikā jau 3. gadsimtā ir sastopams un aizvien vairāk izplatīts, un tā jau arī līdz mūsu dienām šeit Rietumu baznīcā vismaz kopš 7. gadsimta, piemēram, katedrālē vēl
tur, kur bīskapam bija visādu pakāpju. Zemākie garīdznieki, gan diakoni, gan subdiakoni, tas notika ar lielu asistu, tad jau attālākās draudzītēs un misiju punktos, un kur tik priesteri nonāca, kur arī viens pats priesteris un savukārt arī īpaši dievbijīgi vīri sāka piekalpot, un tā tas ir līdz šai dienai, un tā mēs to pazīstam parastā draudzes, ir tādas kapelas praksē kā pie mums. Un tad, kristīt un iestiprināt. Tas gan bīskapiem ir kopīgs ar priesteriem. Vienkārši no pirmajiem gadsimtiem bija tā, ka bīskaps gan kristīja lielajā sestdienā katehumēnus, gan iesvēja. Tad to bija daudz vairāk, tad arī priesteri iesaistījās kristīšanā, bet bīskaps vienmēr Rietumu baznīcā piešķīra iestiprināšanas sakramentu. Tā tas ir līdz šai dienai Rietumu baznīcā, kad priesteri arī īpašos gadījumos, ja apstākļi to pieprasa, var dot iestiprināšanas sakramentu, tad tomēr parastais iestiprināšanas sakramenta piešķīrējs ir bīskaps. Tā arī šeit mūsu priesteru brālībā pienāk tas laiks, tas vecums ģimenē, bērniem, kad ir jādodas saņemt iestiprināšanas sakraments, tad, protams, notiek katehēze vai attālināti, vai klātienē, vai vismaz eksāmens pie priestera, un tad skatāmies, kur bīskaps šogad ieradīsies, un kā paņemt varbūt atvaļinājumu, jo dažreiz tas ir tā attālāk un laimīgi tie, ja bīskaps ierodas tieši pie viņiem. Tas bija arī šeit pirms 10 gadiem, tie bija iestiprināšanas sakraments, un mūsējie bija saņēmēji, bet tie, kas bija no Lietuvas, no Igaunijas, tie arī atbrauca, viņiem bija ceļš mērojams. No baznīcas vēstures Latvijā, tur mums ir ļoti brīnišķīgi piemēri, kāda tā bija vispār ticības manifestācija šīs iestiprināšanas reizes. Iedomājieties, tad bija gan pirmais, gan otrais pasaules karš, starpkaru periodā bija arhibīskaps, bija palīga bīskaps, vēlāk arī Liepājā bija bīskaps, viņi iestiprināja savās katedrālēs un viņi devās vizitācijās, un tur arī tie bērni, kas bija pusauģi pie iestiprināšanas vecumā, viņi tad sagatavojušies ar zīmītēm no prāvesta brauca, kur bīskaps vizitēs. Tad nāca otrais pasaules karš, un bīskapi bija devušies svešumā, un tikai viens arhibīskaps bija palicis, kurš bija slimīgs un vecs, un ne visiem bija iespēja nonākt no Latgales kaut kur atbraukt uz Rīgu, kur arhibīskaps savā katedrālē iestiprināja. 42 gadus pēc kara tika konsekrēti 2 jauni bīskapi. Tad mēs runājam ar vecās paudzes ticīgajiem, kuri to atceras. Visi tie arī, ne tikai pusauģi, tie jau bija jaunekļi un jaunavas, kuri bija visu kara gadus nebija varējuši pienākt pie iestiprināšanas sakramenta, un bija varbūt arī daži jaunāki bērni, vēl pirms pirmās komunijas, jo vecāki un vecvecāki baidījās, ka varbūt atkal nebūs šīs iespējas tik drīz. Tie bija tie lielie pulki, un tie vietējie komunisti tikai noskatījās Latgales draudzēs, kad tādi bari nāk un sabrauc uz to iestiprināšanu. Un atkal 60. gadu sākumā bija atkal ilgāks pārrāvums, kad bija viena bīskapa nāvi un nākošā konsekrācija pēc 4 gadiem, kurš varēja izbraukāt uz Lietuvu, kur vēl bija bīskapi. Atkal 64. gadā, ja tur ir tas slavenais Rēzeknes fenomens. Pat padomju varas vīri pat nespēja pilsētu apgādāt. Tik tur sabrauca, lai saņemtu iestiprināšanas sakramentu, ka pilsētā esot izvērsta tukša un izdzerta sausa. Pat akās, vairs privātmāju akās nav bijis
ūdens. Tad gan vara komunistu partijas vīri brīnījušies, ka tāds večuks ar brillēm atbrauca, un viņa dēļ domāts bīskaps, kuram jau bija jau pāri 60, ja nemaldos, jau tuvu 70, un te sabrauc visi, un tādas lietas notiek. Atkal mums ļoti nozīmīga mācība, lai mēs to bīskapa kalpojumu ļoti ņemam vērā, un arī tam būtu no mums pienākošās cieņa, atbalsts un pateicība. Mēs pateiksimies gan bīskapiem par viņu kalpojumu, gan Dievam lūgsim, lai viņš mums vienmēr dod un saglabā bīskapus ar savu īpašo kalpojumu.